pagājuši, kad mēs pēdējais tikāmies. Visi bijuši atvaļinājumā, laikam, dienvidos un tā tālāk. Ja? Nu, ko es varētu pastāstīt? Pirmais, nākošais piekdienas, sestdien mums ir ķemeres svētki. Līdz 9:00 vakarā, tad ir zaļumballe. Zaļumballe sākās 9:00, beidzās 2:00 un stundu disene. Jaunie tā gribēja. Tā. Viss dienesti ir informēti, policija un pašvaldība. Pasākumu apsargās Sergejs. Nu, tas par svētkiem īsumā. Jautājums, kas koncertēs? Tur ir svētku programma, es negribu. Spēlēs Zaļumbalu Velvets no Tuku. Viņi pagājušajā darbī. Pārējie no visa, no palicis vairs nekas. Izdos kungs cigaretē, glāzēm sarkan vīns. Izkustē tavi sapni, kā parafīns. Skatiens par telpu lēni, kad tu mikrīt. Nākušais šodien bija domas sēde, un es uzdevu jautājumu, kas notiek ar mūsu sanatoriju. Trūkstens esot ar īpašniekiem ticies, noteikti krievi, ir solījuši, ka 7 līdz 17. gada beigām sanatorija aizies. Tagad notiek projektēšana, pārprojektēšana darbu un tam līdzīgi. Uz kuriem jāiziet? Lai gan es jau teicu, ka es tam pasakām neticu, ja jau saimnieki nevar savu nopļaut, nu tad uzreiz Trūkstens tev izpildu direktorā, viņš teica, lai tur nedēļu laikā būtu viss nopļaut, nevis uzreiz, ko pašvaldība policija. Pašvaldība policija jau ir salikuši, nu jā, nu. Vienīgais, ko viņi labi izdarījuši, šis pie sargiem bija piebrauc attaisīt tos logus, drusku kaut kādu ventilāciju. Tas par sanatoriju, vairāk. Tas ir tā kā vecā māja, ja? Jā, nu tieši tā, jā. Nu, Līvs, jūs zin, kā aizvietas spridzināt ar manu komiteju. To pamazām grauž. Nu, gandrīz izskatās smukāk, ja iebrauc no meža māja pusi nekā tā būs ritīgā baltais kuģis. Tu vismaz nav aizaugt. Tur varētu tos bēgļiem. Tur bēgļiem būtu laba vieta. Jā, ķemeriem. Vispēc izvērst cauri. Tā svētki bija. Tā, labi, es par notikumiem uzreiz. Tā, 30. augustā, es nezinu tikai cikos, bet tas būs 10. vakarā noteikti. Būs pie Strūklakas kino. Kino. Kas par kino? Nezinu, bet tāds plāns ir. Tur man pienāca klāt, vai drīkstas ir kāda problēma, brausim, ķemeros visu klāt. Kundzes. Zvans bija. Lielas. Vajag 3 zvanu. Ērika nolasi, mēs ir saņēmuši pāris atbildes, ja? Jūrmālas pilsētas doma ir izskatījusi jūsu iesniegumus ar lūgumu izvērtēt iespēju veikt Robežu ielas asfalta seguma atjaunošanas darbus posmā pie Sērot ielas un nepieciešamību veikt dzelzceļa pārbrauktos remontdarbus Tukumielā. Informējam, ka Robežu ielas seguma remontdarbus jūsu iesniegumā norādītajā vietā pašvaldības būvniecības projektu vadības nodaļa ieplānojusi veikt orientējoši šī gada augustā, kad plānoti ielu seguma atjaunošanas darbi Robežu ielas posmā no Tukumielas Partizāņu ielas virzienā. Tukumielas gājēju celiņa izbūs iespēju no dzelzceļa pārbraukumus uz ķemeru kapiem. Jūrmālas pilsētas doma varēs atkārtot statīt, ja šim mērķim nākamo gadu pašvaldības budžetā tiks piešķirts nepieciešamais finansējums. Par ēku pie dzelzceļa pārbrauktos Tukumielā paskaidrojam, ka jūsu iesniegumā norādītā ēku un zemes gabals nav pašvaldības īpašums, bet gan valsts akciju sabiedrības privatizācijas aģentūra.
Jā. Tagad jums ir redzams mūsu masāžas kabinets, kur es strādāju 17 gadus kopā ar pārējiem kolēģiem. Kā redzat, tagad vairs no tā tikpat kā nekas nav palicis. Tas, diemžēl, ir ugunsgrēka sekas, kas tika izraisītas dažus gadus atpakaļ. Lielākām un skaistākām ēkām bija ķemeru sanatorija, kura tika uzcelta un nodota eksploatācijā 1936. gadā. Un tā bija domāta krietni bagātiem cilvēkiem laikos. Taču procedūras, lai nebojātu ēku, tika dotas tikai un vienīgi šeit poliklīnikas telpās. Jo tā bija speciāli kā ārstniecības iestāde, kur varēja saņemt gan vannas, gan dūņu aplikācijas, fizioterapijas procedūras, zobārstniecības, rentgens uz vietas. Mums bija visi ārsti speciālisti bija pieejami šeit uz vietas. Tā kā sanatorijas tās vairāk vai mazāk bija viesnīcas tips, lai nebojātu tieši ēkas. Jo tie ēkas dažas ir arī kā kultūras pieminekļi. Bija ļoti interesants kurorta laiks. Protams, noslots bija ļoti liela, kas skatoties ar šīs dienas ārstu uztveri, viņi noteikti nespētu tik daudz apkalpot pacientus, kā tas bija tajos gados. Ļoti stingri mums bija sadalīts, katram pacientam bija ļoti ierobežots laiks, ko ārsts un mēs kā masieri un pārējie medicīnas darbinieki varējām veltīt. Bija konkrēti dažam tikai 10 minūtes, dažam bija 15, un mēs tāpēc izmantojām 2 gultas. Uz vienu palika tas pacients, kuru bijām nomasējuši, apsadzām masēziņu un ņēmām jau nākamo, nomaskājām ātri rokas un skrējām pie nākamā. Jo mums bija dienā jāapkalpo vidēji 22 līdz 25 pacienti. Tāds bija mūsu tā laika normas. Nu, te notika visu, protams, tur vajadzēja remonts taisīt un viss, nu, sākās brīvvalsts, tad viss, kas ar pajuka, tā kā viss ķemeri. Manā skatījumā nevajadzēja, nu, to sanatoriju arī vajadzēja to ķemeri taisīt. Pirmais vajadzēja visu šitos nost, šitāds plašums nekur nav vajadzīgi. Te varēja uztaisīt, nu, kaut ko līdzīgi, apmēram tā kā bija tādā stilā. Notika atkal dakteri, 10-15, vannas, un lēnā garā viss tas būtu attīstīts. Nu tā. Tā kā cerībā uz to, ka kādreiz te staigās daudz vairāk cilvēku, es domāju, ka kurorts attīstīsies. Kā mēs to nosauksim, vai tas būs kurorts vai izklaides vieta. Cerams, ka daudz mūs apciemos. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tas arī noteikti aicinās uz dažādām pastaigām un uz atpūtu. 80. gadu sākums, 85. gads varētu. No šiem cilvēkiem, ko šeit redzat, mēs esam palikuši apmēram 10. Pārējie jau aizstaigājuši pa mūžības tāku. Tie jau ir 80. gadu beigas. Tā ir tā ceļā uz Radonu nodaļu, tas virziens. Tā vēl bija tāda lieta, ka mums jau bija vietējiem iedzīvotājiem krietni apnikuši tas lielais atpūtnieku skaits, kas parasti uzturējās uz ielas. Reāli bija tā, ka ļoti bieži mēs nevarējām tikt viņiem garām, ejot pa ietvi, tāpēc, ka cilvēki tomēr diezgan labi tur draudzējās savā starpā, gāja zem rokas, dažreiz bija arī ar akordeonu gāja, spēlēja un dziedāja, un tā mums tā mēs iesākām pārsvarā iet pa ielu. Un vēl mūsu te vietējais mācītājs tagad mūs apceļ un saka, kāpēc mēs parasti ejam pa ielu, nevis pa ietvi. Es saku, tas jau mums iegājies pa tiem daudzajiem gadiem, ka bijām spiesti iet pa ielu, lai ātri pārvietotos. Tad likās, vai kādreiz tas beigsies, ka ir tik daudz cilvēku pilsētā. Nu, diemžēl beidzās. Bet bija jau ļoti interesanti arī tie laiki. Galvenais jau arī tas, ka vietējiem iedzīvotājiem tomēr bija darbs nodrošināts un arī no tukuma
ļoti daudz reāli vilcienu no vilciena. Gan arī visi, kas izkāpa, devās šeit uz darbu. Izskatījās tas, bet tas jau ir 91. gads, ka mums jau ļoti maz bija. Tie, kas vēl varēja atļauties atbraukt ārstēties un pieņemt dūņu procedūru. Medmāsa un dūņu sanitārija kopā ar slimnieku. Mēs teicām ar pacientu, kas ir ietīts dūņu kompresu pieņemt. Tā bija tā trijotne. Un arī tad, kad mēs nodibinājām Sijā kurorts, mēs gribējām laika gaitā izveidot kā akciju sabiedrību, kur piedalītos visas šīs 3 celtnes un attiecīgi vispārējais darbs. Nav ko dabūt. Tas arī no pankurā. Un man dienā izšaupās pats. Tā viņi te bičojās. Nu, man ir šitas tagad tā čomars. Nu, kā čomars? Bet, nu, nedēļais, ka 10 eiro noteikti viņiem atdod. Tā briesmīgi jau nekaro viņiem, bet tas būtu, ka viņi nebraukt ar šitā riņģi. Nu, vesta viņam nav. Iestādījāt, jā, viņu? Iestādīja, tu apsolīja, ka piedienu liesti neviens nav lejis. Buts aizbrauc garām, savadies, tas man nemaz nevajadzētu ne kontrolēt, neko, bet vispār tāda bezatbildi, visi bija pie dīras. Kādreiz te bija skattornis, redz? Ūdentornis. Kas tagad ir skuju. Nekas nav. Neviena jaukšana nelaiž un tur arī nav ko darīt. Ir tāda smuka bilde, kur sieviete ar bērnu stāv un skatās uz ķemera sanatoriju. Visiem ir pie kājas. Viss notika. Varēja saglābt. Tāpat līvus varēja saglābt. Nu, visu varēja, bet, nu, es, ka tā vēlēšanās nav, tikai iztirgot, ātro naudu dabūt un nevienam vajag, bet tā ir valsts vainīgs, 100% valsts. Baltais kuģis. Tā ir. Te vēl viena problēma, ka mums ir tas ķemera nacionālais parks. Jā. To, ka viņam jābūt, es neko nesaku, bet viņi neļauj nevienu krūmu, ne sausos kokus, visu apkārt. Nu, ir liels bardaks. Viņiem ir svarīgāk putni, dzīvnieki. Ārstniecība ir galvenais. Un pasaules tie ir tavs ielas, tie ir tavs ķemeri. Tas vispār kaut kur apsaka. Es tev reku iedošu vairākas vizīti kartas. Jā. Nāks jau arī vēlēšanas kādreiz. Paņem vairāk.